Labdien, mani sauc Māris Rotka, esmu klīnikas estētika fizioterapeits. Šodien parunāsim par to, kā sagatavoties krūšu korekcijas operācijai. Fizioterapijai pirmsoperācijas periodā var būt tikpat liela nozīme kā pēcoperācijas fizioterapijai, jo galvenokārt tā palīdz mazināt komplikāciju risku. Parasti pirms operācijas vajadzētu sākt gatavoties apmēram 6 mēnešus, jo tas laiks ir nepieciešams, lai adekvāti un paliekoši izmainīt muskultūras tonusu, kas savukārt ļoti palīdzēs pēc tam pēcoperācijas periodā un arī pašā operācijas laikā. Fiziskā stāvokļa novērtēšanai noteikti būtu jānāk uz konsultāciju pie fizioterapeita, jo mājās pats sevi nevar novērtēt. Un arī konsultācijas laikā mēs varam izstrādāt ārstniecības plānu, kuru jūs pēc tam varat arī turpināt pildīt mājas apstākļos, bez fizioterapeita asistēšanas. Pārsvarā agrīnajā pēcoperācijas periodā sievietes visbiežāk sūdzās par tieši muguras sāpēm. Vai tas ir kakla zona vai muguras lejasdaļa, mēdz arī galvas sāpes ļoti bieži pievienoties. Līdz ar to pirms operācijas periods būtu tas laiks, ko mēs varam izmantot, lai šīs sūdzības vai problēmas mazinātu. Jo arī tas, ko ķirurgi prasa pirms operācijas, ir, lai krūšu muskulis būtu maksimāli elastīgs un brīvs. Ja tas palīdzēs arī ievietot implantu tieši operācijas laikā un var mazināt kaut kādu komplikāciju risku pēcoperācijas periodā. Līdz ar to apmēram 6 mēnešus pirms operācijas mēs varam sākt vingrot un ietekmēt muskultūras tonusu, arī stāju iztaisnot. Ja pirmsoperācijas periodā jau ir kaut kādas esošas sūdzības vai problēmas zonas, tad visticamāk agrīnajā pēcoperācijas periodā šīs zonas var sāpēt pastiprināt. Līdz ar to mēs varam izmantot pirmsoperācijas laiku, lai tiktu galā ar šīm sūdzībām un tās laicīgi jau novērst. Tas, kam galvenokārt būtu jāpievērš uzmanība, ir stājas koriģēšana un krūšu muskuļu atslābināšana. Stājas koriģēšana pirmsoperācijas periodā ir svarīga, jo nostiprinot dziļo muskultūru, nostiprinot mugurkaula muskultūru, var arī samazināt muguras sāpes pēc operācijas, jo visbiežāk ķermenim ir šoks. Agrīnajā pēcoperācijas periodā, ja tie būtu pirmās 4 nedēļas. Un, ja tie muskuļi ir kārtīgi nostiprināti, spēcīgi, spēj noturēt slodzi, jauno ķermeņa stāvokli, tad arī tās sūdzības nebūs tik liels un sāpes arī būs mazākas. Galvenokārt vingrinājumi tiek katram pacientam piemēroti individuāli, taču galvenās 2 grupas, kam mums būtu jāpievērš uzmanība pirmsoperācijas periodā, ir tātad dziļās muskultūras stiprināšana, kas ies kopā ar stājas korekciju, un krūšu muskuļu atslābināšana. Visbiežāk krūšu muskuļu atslābinošie vingrinājumi ir stiepšanās vingrinājumi vai dažādu veidu mobilizējošie vingrinājumi caur kustībām.